Labdien! Šodien runājam par zīmēšanas instrumentiem. Visi instrumenti atrodas lapiņa Insert, Shape komanda. Izvēlamies Rectangle instrumentu. Nospiežam kreiso pogu un neatlaižot to zīmējam taisturi. Ko mēs redzam? Mēs redzam objektu, objektam ir krāsa un kontura līnija. Ap objektu mēs redzam apaļus. Ja mēs novietojam pēli uz vienu no apļiem un nospiežam kreiso pogu, mēs varam mainīt objekta izmēru. Palielināsim, samazināsim. Ja mēs liksim pēli uz objektu un nospiežam kreiso pogu, mēs varam pārvietot objektu uz citu vietu. Tagad ejam uz papildu lapiņu Shape Format un pielietosim komandu Shape Fill. Mēs varam izvēlēties jaunu aizpildījuma krāsu mūsu objektam. Atvēram paleti un izvēlamies krāsu. Komanda. Shape Outline. Izvēlamies kontura krāsu. Līnijas stilu. Komanda Shape Effect. Mēs varam paņemt kaut kādu efektu, piemēram, ēnu. Lai pagrieztu objektu, liekam pēlīti uz pogu augšā un nospiežam kreiso pogu un ar kreiso pogu pagriežam pēli un tiem pašiem pagriežam objektu. Ja mēs gribam izmainīt jau zīmēto objektu formu, tad iezīmējam objektu. Iezīmēt nozīmē noklikšķināt. Ejam uz lapiņu Shape Format. Ņemsim, atvēram instrumentu Edit Shape un pielietosim kaut kādu jaunu formu. Piemēram, mums būs kaut kāda tāda forma. Tagad mēģināsim ielikt tekstu. Ja jūs izmantojat jaunāko versiju, tad mums pietiek izdarīt dubultklikšķi uz izzīmēto objekta un sākt rakstīt. Daram divreiz klikšķi. Un rakstam. Ja jums kaut kāda veca versija, to nozīmē, ka pirmkārt, ja jums jau ir kaut kāds objekts, vajadzīgi likt pelīti uz objektu, nospiest labu pogu un pielietot komandu Add Text. Un pēc tam sākt rakstīt. Tagad uzzīmēsim līniju. Atkal atvēram Insert, ejam uz Shape, ņemsim līniju.
zīmējam līniju. Mēs varam samazināt tādu līniju, palielināt, izmainīt virzienu. Kopā ar kreiso pogu. Tagad mēģināsim ielikt nākamu schēmu. Mums ir schēma. Un uz viņas piemēru es paradīšu citas komandas. Atveram jaunu dokumentu. Un pirmais instruments, ejam uz Insert, Shape un izmantosim Text box. Zīmēsim taisturu. Un uzreiz mēs varam rakstīt. Pēc tam dzēsim konturu, iezīmējam objektu, ejam uz komandu, uz lapiņu Shape format. Mums interesē komanda Shape Outline un pielietosim komandu No Outline. Tagad zīmējam bultiņu. Atkal ejam uz Insert, Shape un ņemsim kaut kādu bultiņu, piemēram, man patīk tāds variants. Es varu drusciņu samazināt, palielināt. Tad uzzīmējam vēl vienu boksu, atkal dzēsim konturu un tā tālāk līdz beigām. Un pēc tam es paradīšu gatavu schēmu. Schēma ir gatava. Tagad mums jāsavieno visu objektu vienota schēma. Lai to izdarītu, Home lapiņa, izvēlamies komandu Select Object. Zīmējam lielu taisturi, lai atlasītu visus objektus. Pēc tam ejam uz Shape format un pielietojam komandu Group Object. Group. Tagad mūsu schēma ir gatava. Mēs varam to pārvietot uz jebkuru vietu. Uz šodienu viss. Paldies par uzmanību. Visu labu!